Es sveicināts Esperauto kanālā. Atļauj, es te uzbūršu ainiņu. Iedomājies, ka Krievijas un Ukrainas karš nav sācies. Ir kaut kādi signāli, ka tas varētu būt, bet sācies tas nav. Ir 2026. gads, un Liepājā notiek Baltijas avio šovs. Tur ir uzaicināti arī pārstāvi no Krievijas, rādīt savus trikus, un viņi ierodās ar divām tādām ļoti spilgtām lidmašīnām. Su-57 Felon un Su-75 Šahmēt. Iedomājies, lidmašīnas nosaukums Su-75 Šahs un Mats. Nu, un šīs te lidmašīnas rāda piruetes, un tās piruetes ir patiešām elpu aizraujošas. Bet kāds būtu tavs patiesās sajūtas? Nu redz, tā ir ar tām sajūtām. Tāds apmēram sajūtas izraisīja šis te auto kaut kādus, pirms otrā pasaules kara, kad to redzēja Francijā, Beļģijā, Holandē, Anglijā. Un zināmā mērā, ja mēs varam vilkt paralēles ar lidmašīnas nosaukumu Šahs un Mats, tad tas kalpo propagandas nolūkiem. Ir kaut kāds noteikts mušas lido apkārt. Iemesls, kāpēc Krievijas vara ir izdomājusi savējo jaunāko iznīcinātāju nosaukt par Šahu un Matu. Tā starpība ir tāda, ka Vācija pirms otrā pasaules kara, pateicoties Versaļas līgumam, ko tā parakstīja pēc Pirmā pasaules kara, nebija tiesiska ražot lidmašīnas, iznīcinātāju lidmašīnas, kara lidmašīnas, zemūdens, lielus kara kuģus un tankus. Viņi to paslepus darīja, bet nevienam stāstīt to īsti publiski nevarēja. Tas, ko Vācija varēja darīt, Vācija varēja demonstrēt savu pārākumu citos veidos. Un, tā kā Adolfs Hitlers bija kaisls autoentuziasts, viņš saskatīja autosportā ļoti lielu propagandas potenciālu. Tāpēc viņš deva finansējumu, viņš deva finansējumu Mercedes komandai, viņš deva finansējumu Auto Union komandai, un šī te ir viena no Auto Union sudraba bultām, kas kalpoja kā propagandas ierocis. Šis viss tiek filmēts tāpēc, ka šodien ir Rīgas 825. dzimšanas diena, un Audi ir atsūtījis šo te Auto Union šeit. Un teiksim tā, ka es atvainojos, pats pilots. Un teiksim tā, ka es nezinu, kur šī sērija man aizvedīs. Es šo sēriju veidošu par Auto Union Type C un Type D, par to mašīnu, ko mēs redzam šeit un to, ko mēs redzam motoru muzejā. Rekur mūsējais vislabākais, visvairāk neapmaksātais. Es gaidu savu algu. Vismazāk apmaksātais, visvairāk neapmaksātais producents, Esperauto producents, jā. Starp citu, tu jau vari savu artavu ielicis, lai šis auto būtu šeit, ne? Jā, kaut kā tur. Savienojot dažus punktus kopā. Daži punkti ir savienoti, jā, un kaut kāds cilvēks pazīst, un tad jau palīdz, lai notikums jā, tā kā ir baigi forši, ka mums tādi cilvēki, jā. Nu ko, labi, es nezinu, kur šī sērija man aizvedīs, tāpēc griezīsim tagad kameru riņķī un skatīsimies kopā. Viss sāksies ar pārvalku noraušanu. Tur kaut kur mums ir premjerministrs, Kulberkungs, sveicināt. Šeit mums ir kaut kur Rīgas mērs. Tā kā viss svarīgie cilvēki šeit Pauls Timrots. Tuliņā sāksies. Nu ko, labs rīts visiem labiem cilvēkiem, kas sanāka šodien šeit pie motoru muzeja, pie Biķernieka trases. Un pašā sākumā tā iesildīšanās pēc būs viens smuks video, paklausamies, paskatāmies un tad jau sāksim vispār nopietni. Bet tagad mēs visi redzat, ekrāns ir ēnā, tagad aiziet nākamo video. Mazs ieskats vēsturē.
Pēc Adolfa Hitlera nākšanas pie varas Vācija jākļūst vadošajai arī autobūvē. Reklāmas un tehniskās attīstības nolūkos Führers izdeva diezgan prāvas līdzekļus 2 firmām sacīkšu autobūvē. Viena no tām Mercedes, otra jaunizveidotā Auto Union. 1934. gadā uz starta pirmoreiz nostājas Auto Union sudraba bultas, kuras līdz pat kara sākuma arī noteica toni lielās balvas auto sacīkstēs visā pasaulē. Auto Union galvenais konstruktors bija tas pats doktors Ferdinands Porsche, un viņa vadībā tika radīta vesela sērija sacīkšu auto, par kuriem autobūvētāji brīnās vēl šodien. Vesels 64 automašīnas šo gadu laikā. Šodien daudziem no mums ir grūti saprast to, kādā līmenī bija sacīkšu autobūve Vācijā. 12 līdz 16 cilindru kompresoru motoru attīstīja 400 līdz 600 zirgspēku jaudu. Šo mašīnu konstrukcija un mazais svars ļāva pārsniegt ātrumu 300 km/h. Un mašīnas, kuras sacentās slēgtās trasēs pēc sezonas noslēguma ar nelielām izmaiņām konstrukcijā, cīnījās par pasaules ātruma rekordiem. Tā 38. gada janvārī vienā no braucieniem Bernds Rozenmējers sasniedza ātrumu 429 km/h. Ar šo auto dzīvojuši, priecājušies un bēdājušies tādi vīri kā Štuks, Rozenmējers, Millers, Fondēlijus un Varzī. Šo stūri bija skārušas viņu rokas un sēdekli sevī glabāja sacīkšu sviedrus. 3, 2, 1, aiziet! Eleganti. Ar aplausiem dāmas un kungi, visiem rokā telefonu es nevaru aplaudēt, bet ļoti labi smukā vēja. Saulainā laikā mēs esam tikuši galā ar to. Sagaidām ar aplausiem. Latvijas Republikas ministrs prezidents Andris Kulbergs. Unikāla iespēja jums visiem redzēt un dzirdēt, un arī šis ir unikāls mirklis. Tas bija mans zvans manam draugam Vācijā. Viņa sieva ir Audi loģistikas direktora, visu pasaules loģistikas direktoru. Un es pateicu, varbūt varu iedot Timo Vita telefonu numuru, un tā es ejot pusdienās vienu dienu vienkārši piezvanīju Timo un prasīju, vai var dabūt Auto Unionu šeit. Pirmā mūsu saruna bija, vai varam piedarbināt mūsu Auto Unionu, bet mēs esam tehniski cilvēki, un Timo pateica, tu esi jucis. 3 nedēļās piedarbināt to, kas nav darbināts kopš 97. gada. Viņš teica, nē, tas ir pusgads. Pusgads ir jāved dzinējs prom, pārbaudīt apakaļ. Tad mēs sapratām, neko. Bet Timo teica, man ir tāda ideja, es paskatīšos kalendārā. Viņš paskatījās kalendārā, iedomājieties vasarā, weekendā. Šodien bija brīvs, 2 dienas bija brīvs, un Timo teica, es varu atvest. Es teicu, vedam. Un tad paldies visiem, gan motoru muzejiem, paldies Kleinberga kungam par Rīgas svētku arī atbalstu, un arī Audi, kurš ir tas, kas arī palīdzēja šiem. Toreiz 97. gadā bija Audi svētki, es domāju, šodien arī ir tad Audi svētki, ka šī mašīna atgriežas šeit. Tāpēc vienmēr ticiet sapņiem un vienmēr ticiet iespējas vajag izmantot, un tā šī mašīna ir šeit. Un tēvam vienmēr bija sapnis būt par Formula 1 braucēju. Tāds stulbs sapnis Padomju Savienībā, bet tas bija tuvākais, kam viņš varēja pietuvoties. Un šis ir Formula 1 vectētiņš. Mamā meitenes sargulē satiksmi saspiež tos čaļus tuvāk, tā lai plaktu vaļā. Ja? Tā kā tas ir, kad visādi sprādzieni atskan, lai tās ausis nesaplīst. Jo tie ir 16 cilindri pat taisno debesīs. Es kā bērnības atceros visu poļu. Šitā kustība... How does the gearbox work? This is the first gear here, the second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Oh, so the first and second is here? Yes, because you normally never use the first. And this one is what? Like a kind of a locking brake. I like the parking brake. Yeah. And also now, today, I think we will start on the second gear as well, because also on this car, we have a shorter final drive. Tā. Tas mums sanāk degvielas sūknis. Tā sanāk. Kurš rauj degvielu rekordīgi lākas. Viņš ir pieslēgts pie kompresora. Un tās te chromētās trubas nodrošina dzēsēšanu, šķidrumu pieplūdu.
Un tālāk viņš sadalās reāli uz katru cilindru. Ka vīram ausi aizbāž. Es pat nezinu, kā tā mašīna var izkustēties no šitās plāksas, uz kur viņi stāv. Ar aplausiem daužu būgī! Alli, klausies, tu esi piedzīvojis, ja pieredzējis iepriekšējās reizes, kad Auto Unions tika darbināts. Ar ko atšķirās šī reize? Zini, man liekas, ka šī reize vēsturē būs visskaidrākā, jo iepriekšējās visas reizes bija pirms interneta reizes un tādas, pirmā reize tāda bija parasto fotofilmiņu reize, otrā reize bija jau kaut kādi zieptraugi, bet nebija interneta. Un šajā reizē būs visvairāk dokumentus, vairāk būs iemužinās, mums paliks pāri tad video, foto liecības ar skaidrām laika kodiem. Mēs zināsim, kas kurā sekundē notika, ko kurš darīja, kurš brauca, kurš nē, rūca vai nerūca, cik aplis brauca. Tā kā šī vēstures daļa būs daudz skaidrāk par iepriekšējām, pa kurām vēl klīst kaut mīti, vai vilka striķī, vai tiešām ierūcās, vai kurš tur brauca, vai kurš nebrauca, vai kurā virzienā brauca. Daudz mulsumu ir vēsturniekiem ko pētīt. Šī būs visvairāk iemužinātā. Kulberkungs, skanēja tāpat vai savādāk šoreiz? Šoreiz bija klusāk. Man bērnībā es atceros, ka man ausis džingstēja, bet viņš neuzgāzēja tā tas stāvot. Izrādās, ka šī mašīnai viņa nedrīkst stāvēt uz vietas patik necik. Viņai jākustās dzēsēšanas. Tāpēc viņai nevar tā sēdēt un gāzēt. Viņa var aiziet pataustīt, viņa ļoti karsta. Tāpēc arī ir būtisks jautājums par brīvības ielu būs nedrīkst braukt uz 5. Skaidrs. Tik tā mēs esam tikuši. Auto Unions, kurš bija lejā pie motoru muzeja un brauc pa trasi, ir devies prom. Tas atrodas tagad laikam pie brīvības pieminekļa. Es tikmēr pafilmēšu šo auto un parunāsim par to, ko mēs šeit redzam. Mēs redzam šeit šādu nosaukumu Auto Union Type CD. CD norāda uz to, ka šis auto ir hibrīds, tajā ir apvienotas divas Grand Prix Auto Union paudzes. Lieta ir tāda, ka 1938. gadā mainījās Grand Prix automašīnu noteikumi, kur attiecās galvenokārt uz dzinēja apjomu. 38. gadā bija noteikts, ka automobīļiem, kuri aprīkoti ar kompresoru dzinēju, dzinēja apjoms nedrīkst būt lielāks par 3 litriem, un tiem, kuriem nav kompresoru, nedrīkst būt lielāks par 4,5 litriem. Šī auto ir 6 litru V16 dzinējs. Līdz ar to šis auto neatbilst Grand Prix noteikumiem, un šis nav Grand Prix automobīls, šis ir kalnā braukšanas automobīls. Un to veidoja tādā veidā, ka ņēma D paudzes šasiju, un tai uzlika jaudīgāku C paudzes dzinēju. Tad ir tāds moments, ka šis auto ir īsāks,
Un tas galvenokārt ir tāpēc, ka šeit aiz muguras ir mazāka bāka nekā tam automobīlim. Tam automobīlim ir 200 litru bāka. Šeit es nezinu, cik viņi liela, bet viņi ir mazāki, jo, ja reiz kalnā ir uzbraukts, tad lieta ir darīta, ja tad nav Grand Prix sacensību automašīna. Vēl mēs redzam to, ka šim automobīlim nav spogulīšu. Laikam kalnās braucot spogulīšos nav jāskatās. Es pieļauju, ka kalnā braukšanas sacensībās automobīli tika laisti trasē pa vienam. Un tad ir vēl viena tāda lieta, ka pats purns izskatās savādāk. Man pieņemsim liekas šis auto daudz simpātiskāks. Te mēs redzam šī žauniņas, pa kurām gaisa nāk ārā, un šeit dzēsēšanas gaisa iet iekšā, bet tai Type-C formulai, kas bija lejā, šeit augšā pie stikla ir tāda atveri, kas visticamāk paredzēta gaisa ņemšanai, lai atvēsinātu pašu braucēju. Un tas arī ir svarīgi, ka Grand Prix brauciens ir krietni garāks un attiecīgi šofērs tajā mašīnā daudz vairāk uzkarst. Šeit arī tā ir vēl viena lieta, kas nav tik būtiska. Mēs redzam to, ka tai mašīnai, kas bija uz ielas šodien, ir dubultie rati aizmugurē. Šeit ir viens, bet lielāks rats nekā priekšā. Dubultie rati visticamāk norāda uz to, ka ar Grand Prix automašīnām brauc arī kalnā braukšanas sacensībās, un tas tika arī minēts tur, ka Audi muzejs speciāli aprīkoja savējo Type-C Grand Prix automobīli priekš Rīgas pasākuma ar dubultiem ratiem, lai tādā veidā, teiksim tā, veltītu, ka tas auto būtu konkurents šim auto. Ko es te vēl ieraudzīju, ka kur šim auto ir MacGyveren uz spieķiem, bet īstenībā tā nav MacGyveren. Tā ir svina lente, tādā veidā tajā laikā balansēja diskus. Vai nebūtu forši, ka 4. maijā reizi gadā panākt, ka tas Auto Unions startē no šejienes līdz brīvības piemineklim? Nodokļu maksātājiem nebūtu prieks to dzirdēt. Tas ir ļoti dārgs pasākums. Bet vai to nevarētu kaut kādā veidā iekļaut Rīgas Tehniskās universitātes tā kā mācība sadaļā? Jā, bet tas lai mūsu mašīna piedarbinātu, kā es runāju ar Audi speciālistiem, mums viņa nav darbināta no 97. gada. Bet pakāpeniski uz to taču varētu iet. Aizvest, es prasīju, ko darīt. Tas prasa tehniski, tas prasa pusgadu aizvest pie viņiem. Veikt pilnu revīziju motoram, jo motors iet uz ļoti specifisku degvielas miksu. Tur ir metanols ar vēl 3 pieaukumiem klāt. Tas ļoti abrazīvs, tādā veidā ēdošs materiāls. Un viņi uzreiz pēc šodienas braukšanas izlej viņu ārā, iztīra visas sistēmas momentāli. Un tāpēc tas nav tāds vienkāršs pasākums katru reizi piedarbināt, bet tas būtu tik ļoti forši, ja kāds to atbalstītu. Es to atbalstītu. Bet jābūt līdzīgi domājošiem un tas būtu autosvētki. Un tad laikam tā beidzamā lieta. Gan šis auto šeit, gan tas auto, kurš bija lejā, ir repliks. Un tajā nav nekas slikts, jo pārsvarā viss šīs te automašīnas, Auto Union sudraba bultas aizgāja bojā. Ir saglabājies viens Auto Unions Type-C, tikai tāpēc, ka viena mašīna vēl pirms Otrā pasaules kara sākuma tika veltīta Minhenes tehnoloģiju muzejām. Muzejs sabumboja arī to mašīnu, bet tā tomēr bija cietusi, bet pastāvēja. Bija tad Auto Unions, kurš kādreiz bija motoru muzejā, kas bija īsts, ko Kulbergs izglāba. Un vēl bija, ja es saprotu pareizi, 3 D-type formulas, Grand Prix mašīnas, Union mašīnas, kuras viens amerikāņu kolekcionārs paslepus izved no Padomju Savienības pirms Padomju Savienības sabruka un laikam varbūt 90. gados kaut kādas detaļas viņš izveda. Interesantā kārtā es lasīju vienā vietā, ka viņš vienai no savām mašīnām ir meklējis kārbu,
kur viņš ir atradis Rīgā. Tas nozīmē to, ka Rīgā ir bijis ne tikai Auto Unions, kurš varēja būt, nu, teiksim tā, komplekts, bet ir arī bijušas vēl kaut kādas detaļas no citām automašīnām. I wanted to ask you, so Crosswhite and Gardening is the Gardner, one who made this car and also the car in our museum. Yeah. I wonder how many silver bullets of Auto Union you have ordered to Crosswhite. It depends how you see it, because we have like an initial order if you put the car which was it's in the Riga Motor Museum. Yes. It's one car which is obviously there. The Auto Union Type C we have here is the second one. And then we have commissioned an Auto Union Type D as well, which is also there since a couple of years. So this makes it like 3. And recently, 2 years ago, we launched the Auto Union Type 52, which was a car which has never existed, but it For was Le Mans. kind of a recreation Yeah. car which was done by Crosswhite and Gardner as well. I Now- think it was actually designed by Ferdinand Porsche, wasn't it? Yeah, same designer as for the Auto Union Yeah. race car. So Yeah. this was a project which was due to happen as well, starting in 1934, so until 1936, but it never came to life. Then at some point they closed the project and said, no, let's continue with Grand Prix Motorsport. Yeah. And now the other one which we have just received from our company, not our company, Crosswhite and Gardner, is the Auto Union Luca, which we just launched this year. That's a streamlined speedster, right? Yeah. This is, Yeah. this is a streamline. Yeah, it's called Rennlimousine, like Yeah. a racing sedan. If Yes. you call it, if you translate it in the right way. Right. But it is a streamliner record run car for open road racing. Maybe you could tell me why you are so dedicated to recreate those cars. What is so special for you, for Audi? The point actually is that after as Mercedes, for example, they kept a lot of their silver arrows in their storage, and they survived the World War, and they survived also the time after that. But as the designing and the motorsport department from Auto Union has been in the Soviet-occupied zone, many stuff went away. So there's not a lot of pieces left over. So basically our collection, our historical collection, is not 100% complete. As a collector, it's never complete, but we still had some open points. And for example, for the Auto Union Luca, we were looking for, in our heritage collection, we were looking for an early Grand Prix racing car, because Grand Prix racing for Auto Union started in 1934. And the earliest one we have so far is the Auto Union Type C from 1936. So from the first 2 years, 34 and 35, we do not have really a car in our heritage collection. And then there was a decision point. Do we make a Type A, a Type B, or something in between, which is the Auto Union Luca? And it's not only a car which is based on a Grand Prix model from 1934, it is also technically a car which also is a little bit more into 1935, and a high emotional car if you see it from the vision of it. So it combines 3 cars in one, and this was the reason to commission such a car. And then maybe a bit more in detail about the Type C, which is here on the show. I understand that this is 1936 car. Yet I was reading about history about these cars, and I read that these cars were constantly evolving. Like the engines were made bigger and bigger for every race until there was the cap introduced in 1938. So this is 1936 car, but I read in 1936 the engine capacity was smaller than the one which is in our museum on our car. No, not really, because Not really? because Okay. 1934 you started with 4.4 liters. 4.4, yes. 1935 it was a 5-liter engine Okay. with a little bit different displacement, but both close to 5 Okay. liter. 1936 it was 6 liter, and 1937 it was also 6 liter. And the horsepower is the same, yeah? The 520 horsepower Yes. on both cars. Yes. All right, you clarified this. Thank you. Nu, laikam, tas kopumā ir viss.